Labdien! Šodien mēs sākam kārtējo raidījumu, un šoreiz viņš būs par izglītības degradāciju pēdējos pārdesmit gados Latvijā. Mums diemžēl jāatzīst, ka tas ir tāds bēdīgs fakts, un uz sarunu mēs esam uzaicinājuši šoreiz Latvijas Universitātes profesoru Hariju Tumanu un vēsturnieku maģistru Edvardu Krustu. Varbūt sākam ar to, Tuman kungs, kādā veidā jūs redziet to vēsturisko situāciju ar pakāpenisku soli pa solim, ar to, ko mēs sakam par izglītības degradāciju, vai viņi varētu smalkāk nosaukt, kā nelielas problēmas ir parādījušās mūsu izglītības sistēmā un vēl kaut kā savādāk, ja, bet mums nav politkorekta raidījuma, tā kā droši. Ja nelielas problēmas, tad tas būtu ļoti smuki. Varbūt mēs būtu priecīgi, ja tās būtu nelielas problēmas. Es redzu tā, ka problēma ir pašā koncepcijā, ja, ka ir mainīta koncepcija. Ka izglītība, kas ir izglītība pēc būtības, ja, jau paņemot to pašu vārdu, mēs redzam, kāds ir celms glīt. Ja, tad izglītot, padarīt glītu. Ja, par ko ir runāt? Runāt par cilvēku. Tad tiek darīts glīts cilvēks. Attiecīgi, Vācijas tas ir ausbildung, ja, tur celms ir bild. Tātad cilvēks veidos pēc tēla. Tas ir krievu valodā obrazovanie, tur tas pats obraz, ja. Vai, teiksim, angļu education, tas ir latiņu educerēt, tas ir vēst, aizvest, ja, tātad kaut kur aizvest uz mērķi, ja. Tātad visur mēs saprotam, ka izglītība ir misija, tātad tā ir personības veidošana. Vismaz tā ir bijis vienmēr Eiropā, kopš radās izglītības koncepts. Bet tagad tā nav nekāda misija, bet pakalpojums vai prece. Attiecīgi, ja tas ir pakalpojums, tad, protams, ka izglītība būs degradēta, un ja preci, tad vēl jau vairāk. Tad mēs to pārdodām, jo vispār nav vieglāk veida padarīt kultūru vai izglītību par neko, vienkārši nonīcināt un iznīcināt, kā padarīt to par preci, pakļaut to tirgus ekonomikas principiem. Rezultāts mums tāds arī ir, un izpausmēs arī ir atbilstoši, ja, pirmkārt. Ko mēs redzam šodien, kad mēs varam runāt par degradāciju. Ja, tad pirmkārt jau ir tas, ka izglītības izmēsta audzināšana, kas ir vienmēr bijusi. Ja, ar ko sākas faktiski Eiropas izglītības konceptu izstrādāja senie grieķi ar vārdu paideja. Tas viss ir pateikts. Pais ir bērns, tad paideja ir bērna veidošana. Tā ir tas pats cilvēku veidošanas process. Un, ja mums tas nav, tad audzināšanas vietā mums ir ideoloģiska indoktrinācija, un attiecīgi ar visam sekām. Ja. Un otrs skolotāja prestīžs. Ja. Protams, ja skolotājs ir apkalpojušas personāls, tad par kādu prestīžu mēs varam runāt. Un treškārt, protams, tas ir jaunas programmas un metodas, ka tagad, kad tas ir pakalpojums un skolotājs tikai āksts, ja, kuram jāizkliedē bērns, tad arī metodas ir tādas, ja, ka jāizkliedē, jāizpatiek, un tad attiecīgi jaunas metodas ir tādas. Tad vēl viens faktors ir, protams, saturs, izglītības saturs. Gan skolā, gan augstskolā mēs redzam jaunas programmas tiek ieviestas, kuras faktiski grauj sistemātiskas zināšanās. Ja? Zināšanas kā tādas tiek demontētas vispār principā. Tas tiek fragmentēts, sadalīts kaut kādos smalkos sektoros, fragmentos. Rezultāti mēs redzam ļoti skaidri. Ja nav zināšana, tad, protams, nav domāšanas. Ja nav domāšanas, tad nav analīzes. Ja nav analīzes, tad nav izpratnes. Rezultātā intelektuālā degradācija. Ja? Tā kā, tas ir tas rezultāts. Totāli nevis vienkārši. Ja? Jā, tieši tā. Tad es kļūdījos teikdams nelielas grūtības. Lielas grūtības, jā. Labi, varbūt tad drusiņi atkāpītī. Kurā brīdī parādījās tāda doma, ka paralēli jābūt divām sistēmām. Ja? Padomu laikos bija, mēs zinām, pirms kara bija ģimnāzijas, teiksim, tad padomu laikos bija vidusskolas, un tagad mums ir atkal gan vidusskolas, gan ģimnāzijas. Ja ģimnāzijās ir eksāmeni, kurus arī ierosina atlikt, ja? Un ģimnāzijas, es saprotu, ir domāts tiem, kas iet iestāties augstskolām, tad vidusskolas ir nesaprotama iestāde. Dažās vietās tā ir sociālā iestāde drīzāk nekā skola, ja tur reti kurš iestājas augstskolā. Dažās vidusskolās faktiski tas līmenis ir līdzīgs ģimnāzijām.
Un vairākas reizes esmu prasījis izglītības ministriem dažādiem, es esmu pieprasījumi komisijā, kā viņi skaidro un kāda ir galvenā atšķirība, un viņi nevar paskaidrot to. Un viņi saka, jā, Čakš arī teica, kaut ko jāmaina tur, kaut ko jāmaina, jā. Un kāpēc mums nav tāda sistēma, kur pēc 9. klases, vai kā katrā valstī tur cilvēki mācās kā automehāniķi vai profesionāli, tur, teiksim, smalkmehāniķi, mums trūkst pašreiz katastrofāli amatnieku, mums trūkst profesionāļu, jā. Mums visi grib būt banku prezidenti, mums uz televīzijas valdi piesakās 50 cilvēki, jā, lai gan citur trūkst darbrokas. Un te man jautājums tad ir Edvardam kā vēsturniekam. Es zinu, ka tu esi skatījies, kā tas ir bijis arī Ulmeņa laikos, kā tas ir bijis varbūt pēc kara, un kā tu redzi to, un kurā brīdī tad atkal pārtapa tās divas sistēmas, jā, kā nevajag varbūt to profesionālu izglītību, visi iet tajā vieglajā valodā mācīties bez eksāmeniem, ja tajā vidusskolā. Un ko tur darīt, kā tu to redzi? Tad, paldies par jautājumu, ļoti aktuāls jautājums. Patiesībā sakot, tā sistēma nav mainījusies kopš Ulmeņa laikiem. Tas kā sāls slēpjas proporcijās starp to, cik daudz Latvijā ir profesionālās virsskolas, cik daudz gimnāzijas un cik daudz vidusskolas. Piemēram, Ulmeņa laikos 37. gadā sākās izglītības reforma, tad tās mērķis bija šo proporciju izveidot 50/50, proti 117 skolas bija profesionālās izglītības, ir tā saucamās profitehniskās ievirsskolas, politehniskās, un 50% bija vidusskolas, tātad 117 vidusskolas, no kurām 77 vai 78 bija gimnāzijas. Tātad tur varēja nodrošināt. Bet tad bija tomēr divas sistēmas bija, jā? Bija divas, jā, bet drusku jāpakāp soli atpakaļ, kāda bija vispār tā laika izglītības sistēmas struktūra. Proti skolēni sāka skolas gaitas ar 1-gadīgu pirmskolu, pēc tam bija 6-gadīga pamatskola, tagad ir 9. klases pamatskolā. Un pamatskolā bija jākārto centralizētie eksāmeni. Un pamatskolā notika šī skolēnu stratifikācija pēc spējām. Proti varēja saņemt 2 veidu diplomus. Pirmais diploms atļāva skolēniem, kuri nevarēja nokārtot sekmīgi vai arī pārāk vāji nokārtot centralizētos eksāmenus. Un maksimums 2 priekšmeti bija nesekmīgi. Tiem tika izsniegts otrās šķiras diploms, kas deva tiesības turpināt mācības amatniecības skolās, mūsdienās amatniecības skolas un tehnikums, savukārt pirmās šķiras diploms. Šodien tās būtu profesionāli tehniskās skolas. Jā, atļāva turpināt mācības vai nu komercskolās, vai nu skolotāju institūtos, vai nu gimnāzijas, uzsākot 5 gadu mācību ciklu, kas sagatavoja ļoti profesionālai, nevis profesionālai, bet elitārai augstākā līmeņa izglītībai. Tagad būtībā mēs šo te spēju stratifikāciju esam atcēluši, kā mēs zinām, tad pagājušā gadā valdībā bija arī ideja par to, ka vajadzētu atcelt šos tiestāju eksāmenus gimnāzijās, tāpēc, ka mēs esam nonākuši līdz dogmai, ka mēs esam aizmirsuši to, ka izglītība pati par sevi ir ārkārtīgi netaisnīga vide, respektīvi tā šķiro cilvēkus no skolēnu sagrāb bērnībā pēc spējām un tam līdzīgi, bet tagad tā doma ir tāda, ka lai kur es vēlētos mācīties, man ir valstī nepieciešams nodrošināt man šīs tiesības. Piemēram, Skola 2030, kas ir projekta mājaslapa, projekta par kompetenci izglītību mājaslapa, ir atrodams tādas pērles, citādi, ka vērtēšana ir diskriminējoša, jo tā salīdzina skolēns pēc spējām. Un tad jautājums, ja tādējādi mēs nonākam pie kvalitātes latiņu atcelšanas, kā mēs varam runāt par kaut kādu pozitīvu gala iznākumu no skolā? Jā, vēl papildus viens jautājums. Es saprotu, ka tur arī nebija, teiksim, partija laikos bija tā izglītības sistēma. Tu teici 37. gads, bet jau pēc apvērsuma sāk, pēc 34. gada palielinājās strauji tas skaits. Jā, palielināja par aptuveni 23, ja nemaldos. Bet jebkurā gadījumā tā attiecība ir veselīgāk nekā mūsdienās, jo mūsdienās Latvijā ir 270 vidusskolas, no kurām tikai 31 ir valsts gimnāzija un 54 ir amatskolas. Un tā jāsaka, ja mēs papētīsim programmas, tur sagatavo tikai pavārs, palīgus, kartupeļu mizotājs, automehāniķis un viss sāks un beidz ar kokapstrādi. Tad turpināsim ar Hariju, tad izglītības degradācija. Un tad uzreiz turpinot šo lietu, kad sākās tā saucamā vieglā skola vai vieglā valoda, ja? Kā tagad redzam, tas neatiec tikai uz mērnieku laikiem, ko tagad tur raksta, ja? Jo sūdzas, ka cilvēki vairs nesaprot, jo viņi jau vēsturi nemācās, bet tur jau bija arī citas lietas. Tad tie viegli eksāmeni, tad 5 atzīmes sistēmas vietā parādījās tā saucamā 10 balvu sistēma, un 2 karaļi uzreiz kļuva par 4 karaļiem un profesoriem, var iet uz universitāti studēt, un tu viņam nevar aizliegt. Tad mums ir vesels lērums kaktu skolu. Negribu nevienu apvainot, lai man nesaukšu vārdā, bet mums ir, teiksim, universitāte, kas cīnās par starptautiskajiem kaut kādiem reitingiem. Ja? Kādreiz mēs tur bijām
līdz 800 vietai. Tagad mēs jau it kā neesam vairs 1000, bet tur ir Tehniskā universitāte, Latvijas universitāte. Nu, mums vēl ir profesionālās skolas, mākslas akadēmija, mūzikas, teiksim, akadēmija. Un tad man ir jautājums, kā tas sākās? Tas soli pa solim, tad tur atmet eksāmenus, ja? Tad tur atmet atzīmes. Un visu laiku, katru gadu tie skolotāji tiek dzenāti, visu laiku ir reformas, un pēc katras reformas, ja, kārtējais nobrukums izglītot cilvēku. Es nevaru pateikt datumu, un tāda datuma noteikti nav. Ir process, kas aizsācies 90. gados, kad sāk demontēt padomju sistēmu. Tas jau bija dabiski, protams, lai gan varbūt vajadzēja atbrīvot to sistēmu no ideoloģijas, bet pašu izglītības sistēmu vienkārši nedaudz palabot, jo tā balstījās kaut kādās klasiskās gimnāzijas tradīcijās. Vismaz katrā ziņā tā vieta, lai atgrieztos pie klasiskās sistēmas, sāks tāda demontāža, kas arī parādīja, ka mainās izglītības koncepcija, kā jau teicu, misijas vietā īstenība atkārto īstenību, izglītība tā ir misija. Ja? Tas ir, ja mēs runājam par valsti, par nāciju, ja mums ir svarīga valsts un nācijas nākotne, tad izglītība ir misija, kas jāveic valstī un attiecīgi visiem, kas strādā šajā sistēmā. Bet tā vietā uz kaut kā pakāpeniski tika ieviest šis princips, ka tas ir pakalpojums, tā ir preces, jāprot sevi pārdot, nopelnīt. Un tad es atceros 90. gadu vidu, tas laikam bija tieši Čēles valdīšanas laiks, kad tika ieviest princips, ka nauda seko skolniekam, studentam. Viss, tā ir faktiski, tā ir skaidra tāda robeža, kad sākas strauji sabrukums. Ja? Tātad mums vajadzīgs students skaits, tātad šis tirgus ekonomikas princips tiek ieviests izglītībā, neskapēc, ja? Tagad viss jāsver kaut kādās kvantitatīvās kategorijās, un, ko tad var gribēt, mums vajag students, ja? Tad, protams, attiecīgi latiņi liek zemāk, lai viss varētu pabeigt, nedrīkst taču likt sliktas atzīmes, mēs zaudēsim studenti jāpiesaista, es jau tāds sāk smieties, ka tā tas beigsies ar to, ka mēs, teiksim, kaut kādā vasarās stāvēsim ielās, savu mācību iestādi priekšā, dalīsim konfekts, prezervatīvus un aicināsim nākt pie mums studēt. Ja, kas lūdzu, nāciet pie mums ir forši, ja, dejosim kankānu, ja, un tādas lietas. Ja, bet, principā, tāds ir rezultāts. Un otrs faktors, kas veicina degradāciju, ir, protams, tas zināšana līmenis. Jau 90. gadu otrai pusē jau varēja redzēt, ka krītās līmenis, faktiski nevarēja pieņemt eksāmenes paveicam. Tur es nevaru prasīt to, ko prasīja kādreiz. Tātad attiecīgi latiņu visu laiku liekam zemāk. Un atceros, ka 2000 gadu vidu otrai pusē pamanīju vēl vienu tādu ļoti tādu strauju kritienu, kad secināju, konstatēju, ka ne tikai zināšanas krīt, kā vienkārši viņi neko nezina, ja, bet domāšanas spējas, ka kopš tā laika tas pieaug atkal visu laiku līdz šim brīdim, ka studenti nespēja uztvert kaut kādas loģiskas lietas, ka celoņu un sēku sakarībā es, piemēram, nevaru stāstīt lekcijās, tā ka viņi nesaprot. Vienkārši pastāstīt, ka gājis Jūlijs Cēzars izdarīja to un to, aizgāja tur un tur, iekaroja to un to, tas tā kā Wikipēdijas līmenī tas viss ir, bet tiklīdz, ka tu sāc runāt par procesiem, celoņu, sekas, tad tur vienkārši skaties, ka auditorijā kārās augšā, un tikai labi, ka tur daži saprot un iet līdzi un saprot, par ko tu runā. Tad tas ir nākamais etaps, bet tas viss saistīts ar to, ko es jau iepriekš runāju, proti šis jaunas metodas, jaunas prasības, tātad arī satura revīzijas, kas visu laiku ir, tā kā, tas ir vienkārši ļoti garš process, un nezinu, kā tas beigsies un ar ko tas beigsies. Bet kā mēs varam runāt par izglītotu skolāni, ja vispārējā izglītības likumā rakstīts, ka centralizēto eksāmenu var nokārtot, ja pareizi izpildīts tikai 20%. Pareizāk sakot, tikai šogad 20% mums sekmības liekas, vēl pirms 3 gadiem tie bija tikai 5%. Kā mēs varam sagatavot izcelības, ja mēs viņiem neliekam mācīties? No 100% tas būtu divnieku karalis 20%, jā. Jā, bet tā statistika patiesībā ir daudz graujošāka. Ja, piemēram, bet piecbalsu sistēma tas būtu viennieku karalis. Tieši tā, tas būtu pat mazāk nekā viennieku karalis. Bet ja mēs paņemsim šo sekmības skalu nedaudz paaugstināt un eksāmenu ieskatīt sākot no 4 balvēm, tad aptuveni 50% Latvijas skolu absolventu nebūtu. Viņi nevarētu nokārtot šos eksāmenus. Un es domāju, tas tiek darīts vienkārši šodien jau tiek darīts, lai maskētu šo izglītības zinātnes ministrijas nekompetenci un skolotāji nespēja sagatavot jauno paudzi.
Pirmkārt, un otrkārt, pareizi tu man kungs teica, ka es pilnīgi pievienojos. Tā ir process, kas sākās pagājušā gadsimta 50. un 60. gados, ko dēvēja par augstākās izglītības komercializāciju. Šis princips jau Kanāda sako studentam un skolēnam parādījās pagājušā gadsimta vidū Lielbritānijā. Proti, ja tradicionāli šī sabiedrības elite svārstās aptuveni 3–5% robežās, kuriem ir ļoti augsts IQ, kuriem ir kaut kādas ģimenes un dzimes tradīcijas iegūt šo augstāku izglītību, viņiem ir nauda, lai viņi varētu apmaksāt ļoti dārgas studijas. Ja mēs šo studiju maksu pazeminām, tas nozīmē to, ka cilvēku loks, lielākam cilvēku lokam kļūst pieejama izglītība. Tas nozīmē to, ka automātiski jāreformē programmas, tāpēc, ka izglītība kļūst nevis par misiju, bet par biznesu. Un tas pats šobrīd notiek arī Latvijā. Piemēram. Tad uzreiz pie šī turpinot, ko jūs pateicāt, tā ir ārkārtīgi interesanta tēma. Viņi faktiski prasītu, varbūt pat veselu grāmatu un pētījumu. Ir tāds vārdiņš indoktrinācija. Es saprotu, ka tas ir smadzeņu skalošana. Es nezinu, varbūt, ka latīniski vai kādā citā valodā to var skaidrot savādāk. Un kad parādījās, vai tas ir saistīts, teiksim, ar Soros organizāciju parādīšanos, kas kopā ir, es skatījos, apmēram 50 miljonus iztērējuši dažādās, teiksim, reformās tā saucamajās. Un tad, turpinot to pašu tēmu, piemēram, skolās, kam var iešauties doma, ka var, piemēram, padziļināti mācīties, tas nozīmē, ja nemācās padziļināt, tad nemācās vispār, piemēram, fiziku un matemātiku. Un man ļoti patīk arī, tā kā jūs esat abi vēsturnieki, ir vēl labāks piemērs. Vēsturnieks Klišāns bija ielicis Facebookā interesants tādu ziņu, ka viņš ir atradis 72. gada vēstures grāmatu pamatskolas 7. klasē. Un uzšķīris tur pa seno Grieķiju, tur, piemēram, Atēnas un Sparta, Atēnu filozofija, Atēnu teātris, tur seno Grieķu mūzika, kultūra un tā tālāk. Un viņš bija salīdzinājis ar vēstures bakalaura programmu Latvijas universitātē un secinājis, ka tur no šīs 7. klases grāmatas ir apmēram 50% ielikti. Toties parādās pavisam cits, kas tagad skolās ir jāmācās. Es esmu arī sociāla lietu komisijā, un mums atnāca no valsts izglītības centra, atnesa paku ar dokumentiem, ka UNESCO mums esot atsūtījis nostādnes, kā ir jāseksualizē, kā to sauc bērni no 1. klases. Un tad tur ir milzīga programma, ka 1. klasē jāmāc, kā tur izsargāties no HIV, kā tur darīt to un šito un tā tālāk. Tur pirmā lekcija, otrā lekcija. Un starp tur kaut kādām 10 vai 20 dažādiem tiem nosaukumiem. Tur, protams, 4. klase, tur tā 1., 4., tad 5. līdz kaut kādai tur laikam 6., 7. un tad tālāk līdz vidusskolai. Bet kas bija interesanti? Mēs pajautājām, faktiski, kas tur pajautāt? Mēs tikai ar klotiņu esam divi, kas varbūt ir tādi atpalikuši, un nesaprot iekļaušanās to lielo jēgu. Mēs pajautājām, bet vai par normālas ģimenes veidošanu arī ir jāmāca? Tikai par izsargāšanos, par HIV, par agrogrūtniecību, bērniem jāmāca UNESCO nostādnes. Un tad es prasīju tām dāmām, un tur bija mani fotogrāfijas, 7 dāmas bija atnākuši, visi. Es saku, jums vīrietis arī kāds tur pie tam programmām, un tad viņas ļoti apmulsa, tur sāk skatīties, viens otru teica, viens ir mums, bet viņš nebija atnācis, Un beigās atrada, ka starp visu lielo kaudzi papīru vienā vietā bija teikts arī, ka mācība pa ģimeni, bet tikai viena no tur kaut kādām 20 dažādām tām tēmām bija ielikta. Tad, restīvi, kad tas viss parādījās, vai tas ir saistīts ar kaut kādu ārzemju ietekmi, vai tas ir saistīts ar būt mūsu, mēs esam izglītot, atvērta tauta, un jau Kārlis Skalbe rakstīja, ka saimnieku dēliem tēvi deva naudu un labas vietas studēt, tur kā Stučkam, kā Raini, vai mužnieki, vai miljonāri tā laika, bet viņi visi kļuva sarkani. Un tad Skalbe saka, ka viņš tur satiek uz ielas kaut kādu paziņu, arī bagā saimnieku dēļ, un tas iet ar sarkanu karogu, viņš saka, Jāni, kur tu slāji, un tas Jānis saka uz vispasaules, tur laimestība, iz revolūcija, un tam latvietim visur jāmaisās, un viņš grib būt pirmais, viņam UNESCO nostādnes, Un mēs sakām, bet pagaidiet, bet baltu tautas, taču jau šajā reģionā kādus 1000 gadus dzīvo, viņam bija daudz bērnu un veselīgas ģimenes, nebija ne tie HIV, nebija viss tās modernās mācības, nebija tā indoktrinācija. Un pēdējais tagad ir Gladiators, kā tā filma saucās, atkal atjaunot par seno Romu,
Nu, brīnum lietas, ja, tur kaut kāds konsuls vai kas tur melnais ir Romā, vai ne, tur viena no tām kompānijām, Netcliffe vai vēl kaut kāda Anu Karēņina ir uzņēmusi, tā arī ir melnā sieviete. Ja, kāpēc ir vajadzīgs viltot vēsturi, ja, iekļaut visādas tādas lietas, es nezinu. Tā vietā, lai mācītu normālu fiziku un matemātiku. Nu, kā tev, Harry, viedoklis par šito? Ir saistībā arī ar kaut kādu Sorosa, teiksim, finansējumu. Un kāpēc Latvijas vienmēr pakļaujās? Tad UNESCO nostādnes, tad Briseles nostādnes, tad tur vēl kaut kādas nostādnes. Nu, jā, tas ir tās ideoloģijas uzstādījums. Es jau nezinu to mehānismu, kas tur finansē. Bet no kurienes? Nē, tas jau, protams, no pasaules. Nokrita, jā? Protams, nokrita, viņš tur ir, jā. Un viss ir tālāk, tiek ievest arī pie mums. Tas jau redzams, taču tā ideoloģija šodien, tāda ļoti rafinēta veida tiek pasniegt. Nav jau tā kā padomu laikos, kad kaut kas tur partijas boss tur, PSKP tur pieņem kaut kāds dokuments, jā, un visam tagad mēģina to iespiest, jā, šo ideoloģiju, un tad viss saprat, viņi šito tēmu spiež, mēs distancējamies no tā. Tā tas bija, jā. Tagad vienkārši tā ideoloģija, kā sāk tauta no visiem gludekļiem, jā. Ieslēdz televizoru, skaties filmu, klausies mūziku, jā, kaut kādas datorspēli, viss jau tas ir, jā, ieslēdz ziņas, tur arī tas ir, un to pat nevar pateikt, kurš te to tu iestāstīs. Pēc kaut kāda laika, ja tu pats nedomā ar savu galvu, tu secini, ka tas ir tavas domas, to arī tā domā, ka tas ir pareizi. Un to es arī redzu šodien, ja, jauniešos, ka jo mazāk viņi domāt spējīgi, jo mazāk viņiem ir tas patstāvīgs domas, jo vairāk viņi ir šī ideoloģiska intoksikācija viņos ir redzama. Ja. Vienkārši, atkārto to šablonus, kas viņiem, kāds ir iepotējis. Ja. Tāpat atkārtot, to nevar noķert, kurš tieši. Ja. Tas vienkārši tā visur kultūras, ja postkultūras telpa, tas viss izliek. Ja? Lūdzu, tas viss ir, bet tas saistīts ar to, ko es jau teicu iepriekš, ja? Ka nav audzināšana atcelta. Taču šis te jaunie modeļi ideoloģiski atcerties jau 90. gadu sākumā. Tātad mēs laimīgi nometam to padomu, to visu to mantojumu priecīgi, ja? Un tūlīt mums nāk virsu šis jauni uzstādījumi. Nedrīkst bērniem neko uzspiest. Ja? Audzināšana ir vārdarbība, nedod Dievs kaut ko, kā tad. Ja? Šodien jau tā, ka jau bērnus pat viņam vecākiem, bet sākas taču vēl atcerties vēl tād ar šo ideoloģisko virkšu smadziņu skalošanu, ka jā, nedod Dievs, nevar uzspiest, bērnam pašam jāizvēlas, bērnam pašam jāsaprot, tā, bērnam pašam. Tāds smieklīgi skatieties kaut kur, kad skolotājs uzdot jautājumu tur 2. 3. klases skolonim, ko tu domā par to? Un viņš, kurš neko nesaprot, un viņš tagad kaut ko viņam tā viedoklis, kaut kādu muļķību pasaka, un skolotājiem jābūt jusmīgam, un kāda ģeniāla doma, viņš domā kaut ko. Saprotiet, tas rezultāta pašapziņa milzīgā, kad šis bērns izaug par lielu cilvēku. Zināšanas, domāšanas vispār gandrīz nav. Tu tieši pašapziņā ir, un visi šie pareizi ideoloģiskie dogmāti jau ir jau galvā iestādīti. Tas ir tas, ko skola dara. Ne tikai skola, maz kultūra un skola. Tad ir 2 faktori, kuri arī veido šodien cilvēku. Ļoti labi. Uzreiz tādā gadījumā, jūs varēsiet pateikt savu viedokli, vai mums ir elite Latvijā pašreiz. Kāpēc šo jautājumu uzdodu? Es nelielu tad jaudiņu iztaisīšu. Elites var būt dažādas. Saimnieciska elite, teiksim, intelektuāla elite, rakstniecība, mūzika, kultūra, viss pārējais. Un pirmais provokatīvais jautājums, vai valstī vispār jārūpējas par augstāku izglītību. Es esmu vairākas dzirdējis teorijas, ka valstī jānodrošina, teiksim, pamat izglītību, vidējā ģimnāzijas. Un tālāk, kas iet, tas ir katra individa paša vēlme pašizglītoties. Un ja viņš grib, viņš var iet 70 gados uz augstskolu, bet vai viņš pats arī par to maksā, vai viņš var iet uzreiz pēc ģimnāzijas un tā tālāk. Tas ir viens viedoklis. Otrs, ja runājam par eliti. Es drusku paskatījos nākot šeit, teiksim, saimnieciskā elite Latvijā. Es paskatījos, Labi, mums bija, teiksim, jebkurā nozarē, grāmatu izdevniecība, prese. Benjamiņai vienu brīdi iznāca jaunākās ziņas, vairāk kā 200,000 eksemplārā. Tas bija lielāka tirāža kā Londonas Times. Viņa bija sākusi vāciski savu darbu, jo Pirmā pasaules kara laikā tulkoja, teiksim, tur vācu avīzēm un tā tālāk, bet viņa guva pieredzi. Mums bija rūpnieks, teiksim, Hiršs, savā laikā, kas nopirka Kaunas līni rūpnīcu, pēc tam Norvēģijā un tā tālāk. Mums bija konfekšu fabrikāns
ķuzi, kurš ieveda īsto šokolādi, nevis tur palmeļu un kaut kādus viltojumus, un eksportēja, piemēram, šokolādu uz Amerikas Savienotām valstīm. Mums bija elite, teiksim, saimnieciskā, jā? Vai kuģniecībā Grauds, kuram tur bija, es paskatījos, 27,000 tonu kravnesību, un tad katra tonu pelnīja viņam gadā 100 latus. Tātad, jā, gandrīz 3 miljoni katru gadu, un tā kā viņi arestēja un izsūtīja, un viņus visus, kas nepaguva aizbēgt, likvidēja padomju vāra. Restīvi, tā saimnieciskā elite tika iznīcināta, kultūra elite tika iznīcināta, jā. Filozofi tur emigrēja, kurus neiznīcināja. Un tad ir tāds jautājums, ka, ja mums tā elite tika likvidēta, vai tagad mums ir pareiza tā nonivelēšana, iekļautība, tās latiņas pazemināšana, lai tikai kāds neizlien, vai tomēr mums vajadzētu tādas skolas, kā piemēram Lielbritānijā, lai gan it kā tur ir gan leiboristi, gan iekļāvēji lielāki par mums, tomēr viņiem ir Eatonas koledža, jā, tā ir zēnu skola, kur ir ļoti stingra disciplīna, kur spēlē regbiju, kur audzina gribas spēku, kur nevar palaist mutī, jā, jo tev uzreiz izmet no tās skolas ārā, un kur ir beiguši 20 premjeri tagadējā Lielbritānijas. Pēdējais, man liekas, bija Džonsons, kas tur. Vai tas nav vajadzīgs? Jā? Tagad es dzirdu, ka mums tā kā būs virsnieku, ja tur kaut kāda kadeta skola vai vidusskola. Jā. Kāds ir tas viedoklis? Jā? Nu labi, neoficiāli 3 ģimnāzijas labākās, vai ne? Bet principā vai ir vajadzīga elitāra izglītība vai nav vajadzīga? Un vai augstskola? Tas, protams, jautājums. Vai valstī vispār ir jārūpējas par augstāko izglītību? Šveicē nav izglītības ministrijas, ja jūs tas interesē. Ja man, ziniet, tad mēs ejam jau uz pašu globālu cēloņu grupu. Jo kāpēc tev latiņu valoda ir jāmāk, ja tu ģimnāzijā studē, vai sengrieķu, vai lejas vācu, ja tu gribi būt vēsturnieks? Kā tu vari būt vēsturnieks, ja tu nemācies lejas vācu valodu? Ja arhīvi taču nav vācu valoda. Ja vēsturnieki latiņu valodu nemācās, tad kādu tādu vācu valodu? Jā, mēs te esam jau izgājuši uz pašiem cēloņiem. Jautājums atkal par to koncepciju izvēli. Ja? Manuprāt, mums tāda ir ideoloģiska šizofrēnija jau vērojama. Ja? Respektīvi, no vienas puses mums ir patriotiskais diskurss, mēs runājam par nacionālu valsti, kā valsts attīstība jābūt tādam. Bet vispār pret politiskā līmenī, tātad mēs valsts attīstībā tā kā vajag. No otras puses mums tāpat laikā liberālā šī globalistiskais liberalisms, šī liberalisma dogmas mums ir oficiāls ideoloģijas līmenī. Ja? Bet pagaidiet, tas taču neiet kopā, vai viens vai otrs. Ja? Jo globalisms jau sen pasludināja, ka nacionālas valsts nav vajadzīgas, ja? Ka ejam uz valstu likvidāciju un tam līdzīgi. Šeit arī ir atbilde uz jūsu jautājumu. Ja? Ja mēs saprotam, ka nacionāla valsts, ja mēs domājam valsts kategorijās, tad ir vajadzīga augstskola, ir vajadzīga elite, ir vajadzīga izglītība, jo mēs rūpējamies par nāciju un tās nākotni. Ja? Bet ja mēs vienkārši gribam izšķist globālajā putrā, tad, protams, neko nevajag, tu vajag dīņam, tad katrs, lai pats dara, ko grib, lai brauc uz Angliju un nācās. Ja? Tas būtu risinājumi, bet saprotiet, tad mēs redzam arī izglītībā šo milzīgu plaisu starp vārdiem un praksi, ja? Jo retorika mums tāda, it kā mums tiešām būtu nacionāla valsts, un mēs tagad rūpētos par to, lai mums rīt būtu labi pilsoņi, spējīgi, attīstīt, gudri un tā tālāk, kuri veidos un attīstīs valsti. Ja? Bet praksa mums ir tāda, it kā mēs būtu kaut kādas globālas korporācijas filiāli, un mūsu mērķis būtu audzēt šo trullu patērētāju biomasu. Ja? Tad attiecīgi, šeit mums pats sākums, vai kaut kā formāli saprast, ko mums vajag. Ja? Mēs esam valsts vai neesam. Ja? Mēs esam, vai mēs audzējam to biomasu, vai mēs veidojam valsti un rūpējamies par to, lai rīt mūsu valstī būtu spējīgi pilsoņi. Un ja mums vajag, tad, protams, tad viss klasiskais komplekss. Universitātes, skola, izglītība, ģimnāzijas, atzīmes, tad viss jābūt tā.
tad attiecīgi ar izglītību tas pats. Ja mēs uzskatām, ka mums jārāžo šis te planktons, šis te biomasas elements, ja, nu tad neko nevar, tas viss ir lieliski. Tad tieši tad, lai viss paliek tā, kā tās tagad ir, jo tāda veida mēs sasniegsim rezultātu. Bet, ja mēs rūpējamies par valsti un nāciju, un mums vajadzīga attīstība, tad mums steidzami jāmaina viss koncepts, izglītības koncepts. Nevis kaut kādas detaļas, kaut ko tur mainīt, kaut kādus atsevišķus elementus. Ja? Nu, tas tā kā mašīnā būtu, saprotiet, motors jau čupā, bremzes neiet. Mēs tagad mainām kaut kādas durvju rokturus, piemēram. Ja? Nu, tāds stops, sorry, tagad motoru, sāksim ar motoru un pēc tam par durvju rokturiem. Ja? Nu, tas ir mans viedoklis. Trīsriteņu mašīnas jau sāk nākt modē arī, starp citu. Un kāds tev viedoklis ir, Edvard, par elitāro izglītību? Pēc jautājums Tumana kungam, tad kāda jēga no šodien pastāvošajām universitātēm Latvijā? Kas tad ir iznāk ārā? Bet ja es teikšu tā, jebkurā gadījumā labāk ir nekā nav. Nē, Protams. Mēs vēršamies visu atgriežot par pirmo jautājumu par šo izglītības komercializāciju. Protams, katrā jautājumā vajadzīga jauda, bet tas ir atkal izriet no tā, kāds mūsu valstiskais projekts. Mēs pagaidām tādu projektu neredzam. Nu, par to ir tas stāsts. Tā vienkārši izglītības imitācija, totāla diploma inflācija. Nu, mācamies tikai tāpēc, lai tie cilvēki nebūtu sociāli stigmatizēti, jo bakalaurs tagad vajag kaut kas obligāts. Labi, tad pirms mēs nonākam, ko darīt, pēdējais jautājums. Man vienmēr ir interesējis viss, kas ir saistīts ar vēstures viltošanu kā tādu. Ja. Un, piemēram, Latvijā tikai tagad parādās raksti un arī vēsturnieki, ja, kas saka, ka mums ir bijusi latviešu vēsture, ko mācīja skolās, un tas arī bija Ulmaņa laikā. Bet mums nav Latvijas zemes vēstures, ja teiksim, nu, kas te ir noticis. Restīvi, mēs esam atšķirībā no Igauniem, mēs šo jautājumu pētīju, mēs esam izmetuši ārā Livonijas periodu, Latvija sāks 18. gadā, pirms tam te bija pilnīgi vai nu čuhņi vai kaut kas tāds, ja, gandrīz vai brikšņi. Un mēs uzvedamies tieši tā, kā grib Maskava, ja, ka mēs neesam nekas un izkritām tur no kaut kādas vezuma aizmuguras 18. gadā. Nevis, ka mums ir šī robeža, teiksim, ar Krieviju jau no Livonijas laikiem, tur ilgāk 800 gadu stabili, viņa nav mainījusies, jo mēs esam ļoti laimīga valsts kā tāda un tauta, ja, tur plus mīnus 10 km uz vienu otru pusi. Un tagad parādījušies vairāk vēsturnieki, kuri saka, ka tomēr būtu jāuzraksta Latvijas zemes vēsture. Viss, kas ir noticis, ir jāiekļauj un jāmāca skolās, jā. Mums ir jāmāca par Smoļenas kauju, teiksim, kur sasit Ivanu III ķolniņu, tur Plettenberga vadībā mums ir jāmāca jā, par visiem šiem notikumiem. Un, piemēram, tikai vienu. Es atradu nejauši Kaudzītes Matīsa grāmatu, tādu pierakstu, ko viņš tur ir rakstījis jā, par atmodas laikmetu tā saucamo, par 19. gadsimtu. Jaunatliešiem un tur pa visu pārējo tās pārdomas. Un tur ārkārtīgi interesanti par dziesmu svētkiem. Jā. Un izrādās, es arī to nezināju, ka mūsu tie latviešu dziesmu svētki jau nav pirmie. Tie dziesmu svētki jau bija vairākas 10 gadus iepriekš. Un šo dziesmu svētku tradīciju iesāka vācu baltieši, jā, tad bija kopēja Baltijas kopā ar Igauniem, Livonijas mantojums, bet tur dziedāja latvieši. Kas ir atkal baigi, ļoti interesanti, ja, jo tajā laikā bija, teiksim, tā vidusšķira, jeb amatnieki vai kas, bija jauktās ģimenes, ja, tie, kas bija izglītoti, tie bieži pārgāja, teiksim, vāciski runājošajā sabiedrībā, tai pašā laikā arī turīgi latvieši bieži vien aprecēja vācijas un viņus pārlatviskojās, un mēs zinām arī to, ka daudziem latviešu atmodas darbiniekiem bija vai sievas vai otrādi, un tas pats tieši Igaunijā, ja. Igaunijā viņam ir ļoti labs muzejs Tartu, arī par šiem te periodiem. Un tur var ārkārtīgi interesanti paskatīties, ka faktiski mums ir gājis paralēli tā attīstība. Gan latviešiem, gan Igauniem. Reize gāja korporācijas dibinājās, reize gāja dziesmu svētki, kopā mēs dziedājam. Un tad es domāju, bet kāpēc mums stāsta, ja, ka pirmais notikums tur latviešu dziesmu svētki un tā tālāk, un nekur mēs nevaram par to izlasīt. Jā. Un vai tu uzskati, vienreiz pasaki to viedokli, vai tomēr nevajag uzrakstīt Latvijas zemes vēsturi, ja? Jo neviens jau nezina. Skatīt Latvijas vēsturi tikai mūsdienu administratīvo teritoriju robežās, jā, tas ir punkts viens, bet svarīgākais tas, ka Latvijas vēsture pārāk politizēta. Būtībā Latvijas vēsture radīja pirmie jaunatvieši 19. gadsimta otrā puse, un šī vēsture iegūst politisku nokrāstu, tāpēc, ka
mēs jau pretnostatījām tajā laikā svešām identitātēm. Tātad baltvāciešiem, ja, bet vēlāk arī krieviem tam līdzīgi. Un tas ir tas sliktais mantojums, kas valkas līdz pat mūsdienām. Bet jā, es tajā saskatu ārkārtīgi liels problēmas. Tātad šis nacionālais rakurs kaut kas tāds, ar ko mēs paši esam savu iešāvuši kājā, jo, piemēram, baltvāciešu jautājumās uzskata tā ir latviešu tautas aristokrātija. Jā. 12. gadu mēs nedrīkstam trivializēt vēsturi un skatīties uz 12. gadsimta Latvijas teritoriju kā jau uz veselu latviešu tautu vai latviešu nāciju un teikt, jā, mani senči tur sarkano karogu gāja un par kaut kādiem krustnešiem cīnījās. Pirmkārt, kāpēc tas ir bīstami? Tāpēc tādējādi mēs sevi pretnostatām rietumu civilizācijai, kuras tāpā mēs tajā laikā tikām iekļauti. Pirmkārt, un otrkārt, mēs noraidām vienkārši savus senčus, tāpēc, ka šie baltvācieši, šie krustneši, teiksim tā, pareizāk sakot, nebija tikai vācieši, tur bija arī frīzi no Flandrijas zemiem, cilvēki no Francijas un tam līdzīgi arī skandināvi, tātad viņi šeit ieradās tikai vīrieši bez sievām, un ko tad viņi apņēma par sievām? Vietējo valdnieku meitas, vai ne? Tā ir mūsu tautas daļa, kas vienkārši runā citā valodā. Pareizi. Mēs neesam vienīgie eksperiments. Mums noklusē vienu lietu, ja mums saka, ka ļaunie krustneši ienāca mūsu to sendievību iznīcināt tā tālāk, noklusējot to, ka gan Jersikas, gan Kokneses, gan Tālavas valdnieki visi jau bija nokristīti. Tikai, ja Tālava, teiksim, Pleskavas kņaza, ja, tad Jersika un Koknese bija Polockas kņaza kristīti. Viņi bija pareizticīgie visi, ja, restīvi. To jau mēs arī nezinām kā tādu, ja, ka tā kristietība jau te bija un neko krustneši nevarēja ievazāt. Ja. Viņi tur redzot, ka tā katoļu ticība ir spēcīgāka, ja tie Tālavas valdnieki paši gāja tur uz Krimulas baznīcu pārkristīties. Bet, nu labi, turpini, tur tev tā doma ir pareizi, jā. Nu, tad jūs atzīstiet, ka vajag, jā? Jā, tagad tur ir nopietns darbs, un es nezinu, kuri būs tie vēsturnieki, kas varētu uzrakstīt normālu vēsturi, jā. Tur jau varbūt, ka vesam kolektīvam jāstrādā, jā. Nu, ja es tikai piebildīšu, ja mēs runājam par to, ka krustneši neko neatnes. Misionāri nes kristētību. Krustneši pēc tam atbrauc viņus glābt. Tad, kad viņus sita nost, ja, libieši, mūsu vareni libieši, ja, kad atcerieties, taču, nu kā, mēs uzstelsim to pili, ja, nu, kad leišanas sīro vai ne, kā, nu, jums kā būtu ko slept, bet tikai mums vajadzēja kristēties. Uzstēla kristējās, kad vācieši atbrauca noskalvēt, ticību Daugavā, nu, pēc tam atbrauc krustneši, nu, tā taču nedrīkst, ja. Nu, labi, tas tā, bet, var sakot, protams, noteikti jābūt tādai visaptvarošai Latvijas vēsturei bez kaut kādām nobīdēm uz kaut kādām pusēm ideoloģiskajām. Mums bija, nu kā ir parasti jūlija pēdējā nedēļā, vienmēr Vespiebalgā ir tāda tā kā novada kultūras svētki, un šovasar bija jūlijā vēsturnieki un arheologi tur pie Brīcu ezera un Jaunpiebalgā, tur notiek arheoloģiski izrakumi. Un es biju pilnīgā šokā un aizgāju mājās un raudāju, ka es esmu okupants. Jo, piemēram, 6. gadsimta izrakumā, saprotiet, nav balta arheoloģijas, tur ir somu. Visa somu kultūra. Un tad parādās tikai 7. gadsimtā parādījās latgaļi, un pirms viņiem te īsu brīdi parādījās tie zemgaļu raksturīgi arheoloģi un abedījumi. Ja? Tas man pilnīgi sašāv. Tad mēs esam kā okupanti, vai nu viņus tur apsituši, vai arī asimilējuši vardarbīgi. Ja? Un tas man neļāva gulēt, ja? Jo es jau domāju, ka mēs te 2000 gadu dzīvojam Rīgā, bet izrādās, ja, ka mēs te tikai trešie esam, ja pirmie tur atbrauc. Vēl kaut kādā 1100, es paskatījos Straubergs raksts 1154. gadā, bet viens bijušais aizmirst to vārdu Rīgas birģermeistara kronikā, viņam rakstīts, ka tur 10 gadu ātrāk, jau 1140. gadā tie pirmie tirgotāji ieradās, ja. Bet tur nekāda latgaļa nebija, ja bija līvi tikai, Soma arī tautu grupa, vai ne? Tā kā otrie ienāca tie Rietumeiropas tirgotāji, un tad mēs tur Latgali iegājām kā trešie, ja, te Rīgas teritorijā. Bet nu labi. Tātad mēs esam konstatējuši, kas ir, kas vainīgs mums nebūs laika, ko darīt. Un tagad nākošais jautājums – skolotāju prestižs. Ja. Te es teicu, ka 80%, nu tur tie dati dažādi, bet kāpēc nav vīriešu? Un vīrieši nav tāpēc, ka profesija nav prestiža. Jo vīriešiem ir jāiet tur, kur var vairāk nopelnīt, loģiski viņam jārūpējas tā kā pa ģimeni. Un tad man ir uzreiz jautājums, vai, piemēram, pieliekot katram skolotājam, no, tur plus mīnus, vienam vairāk, vienam mazāk, bet es paņēmu vidēju, piemēram, Latvijā, nu, paņemam 20 000 skolotāju, un tagad mēs pasakām, jā, nākošo gadu viņam pieliksim 1000 eiro pie algas mēnesī.
tas iztaisītu 20 miljonus mēnesī vai 240 miljonus gadā. Finanses ministri teiks, fantastiski dārga nauda, tas ir teorētiski neiespējami. Jo redziet, mums katru gadu miljards jātērē zaļajam kursam ir, jā, lai samazinātu oglekļa izmešu, un otrs miljards mums jātērē ir vilcienu būvē uz nekurieni, jā. Pļāvām tur kaut kur no caur Salaspili, kur nemaz Rīgā viņš neies iekšā, jā. Tad mēs varam 2 miljardus izmest uzreiz, jo līdz 30. gadam mums jāiztērē ir 14 miljardi, no kuriem pašai Latvijai ir 5 miljardi klimata neutralitātei, tad miljards gadā, un tur mums nauda atrodas, ja, restīvi fantastiski utopiski projekti. Un jautājums ir tāds, vai, piemēram, kaut vai pieliekot 1000, lai skolotāja alga ir 50% virs vidējās algas, vai tas palīdzētu celt prestižu un piesaistīt arī, lai nebūtu 80 pret 20 sievietes pret vīriešiem, jo visur taču tagad prasa kaut kādu vienādu proporciju, varbūt tad 70 pret 30 mēs varam panākt, kā jūs to redziet, jā? Vīriešu trūkums izglītības sistēmā primāri ir otrā pasaules kara seku produkts. Tāpēc, tomēr, jā. Kā skolotājs, jebkurā gadījumā ir pedagogs un nebūs prestižu profesija, bet tā arī prasa kaut kādu veidu līderību. Un šī līderība dabiski piemītošāk ir vīriešiem. Sarkā periodā šī proporcija dzimuma bija atšķirīga. Piedodiet, dāmas, es neko slikti nesaku, bet vienkārši tāds dabiskās priekšrocības. Jā, ja runājam par šo atalgojumu, piemēram, 37. gadā Rīgā, piemēram, rūpnīcas vadītāja direktora alga vidēja alga mēnesī 800 lati, bet privāta skolā Rīgas Franču licejā 1700 latu. Jā. Un lats bija 10 reizes vērtīgāks kā tagad, jo māju meža parkā var uzbūvēt par 24 000 latu. Es paskatījos izmaksas dažām privātu mājām, kas tagad maksā miljonu. Franču licejs varbūt ir tāds atsevišķs. Elitārs, tā bija privāta skola, bet jebkurā gadījumā tā vidēja alga bija plus mīnus tāda pat kā rūpnīcas direktora 600 līdz 800 latu. Jā. Mūsdienās, kad OECD datiem skatāmies attīstītākajās valstīs, gada alga 56,000 bruto, 35,000 rokas, Latvijā tie ir 19,000 pirms nodokļu nomaksas. Tad rēķinām tie kaut kādi... labi, mums dzīve ir lētāka, bet principā... Protams, tās algas vajadzētu, es domāju, vismaz dubultot. Jā. Vismaz dubultot. Un tad ir tā, teiksim... Es drīkst arī atbildēšu. Droši. Jā, es tā redzu 2 jautājumus. Pirmais, ko darīt? Jā, es teicu, ka jāmaina koncepcija un sistēma. Jā. Un šeit es nepiekritīšu Edvardam par to, ka mums ir viss tik slikti. Jā, tas bija pārspēlēt. Universitāte tomēr mēs strādājam, ko varam, darām šīs sistēmas ietvaros. Un es un mani kolēģi ļoti darām visu. Tā kā principā daudz kas labs ir izdarīts, bet ir problēmas. Jā. Un, lai risinātu problēmas, es uzskatu, ka mums jāmaina tā sistēma, ka es esmu teicis, vispār tad koncepts jāmaina. Bet, kas attiecas uz algām un skolotāju prestīžu, te ir 2 faktori, manuprāt. Jā. Tas ir viens tikai par to algu. Jā. Protams, ja mēs gribam vīriešus iesaistīt, noteikti jābūt algai normālai. Bet ir vēl viens aspekts. Jā. Atkal tas pats ideoloģiskais uzstādījums. Jā. Taču bērni tagad tiek audzināti tādā necēņā pret visiem. Taču autoritātes nograuts. Ir skolotāja autoritāte kā tāda. Tas ir nav tikai ar algu saistīts. Mazie bērni varbūt neko nesaprot par algam, bet viņam jau ir necieņa pret skolotājiem. Jūs taču arī esat redzējuši, ka jaunieši, piemēram, pat nemāk sveicināties, nesveicina pieaugušos cilvēkus vai vispār, jā, kādas runāšanas man ir, kādas attieksmes. Vienkārši tas ir tā pūļa psiholoģija, tā masa psiholoģija, par kuru vēl Ortega y Gasset runāja savu starpā, jā, kas raksturo plebēju, jeb pūļu cilvēku. To, ka viņš atsākās atzīt kaut ko pārāk par sevi, augstāk par sevi. Tad atkal tāpat hierarhija, tā gradācija. Jā, es esmu pats pasaules naba, viss pie kājas, viss man apkalpo, un tātad nav cieņa pret citiem cilvēkiem. Un līdz ar to tas ir tas faktors, ka skolotājiem nav nekāds autoritāts. Tu jau iebrauci sekulārismu, teiksim, jā, tas arī politikā, tas ir vesela tēma, jā, jo ja tev nav virs tevis neviena, tad tu esi dzīves valdnieks, un tu dari, ko gribi, un viss ir relatīvs, jā, un šodien es esmu vīrietis, es esmu sieviete, un to līdz vispār nedrīkst būt sadalīts. Un tas viss kopā tas veido, un tādēļ nav tā autoritātes skolotājiem. Trumps mainīt šo te kultūru. Nevar Trumps mainīt, viens cilvēks to nevar. Mums taču Viņš teica, ka universitātes, kuras indoktrinēs ar dzimtu mācībām, nevarēs saņemt piešprici pie valsts, augstskolas tur ir privāts, bet valsts piemaksas arī viņiem, jā, ka viņas vairs nesaņem šīs piemaksas. Jā, kaut kādas lietas, protams, var darīt, bet principā jāmaina, acīm redzot, tas, kas ir galvā, jā, šie mentāli uzstādījumi, attieksmi pret pasauli, pret cilvēku un šie principi. Ja bērns audzinās bez cieņas un autoritātes, tad nebūs. Tad dari, ko gribi, nebūs. Tad jāsāk ar šo pasaules uzskatu veidošanu, bet mēs taču neko nedarām. Jā, tas viss atcelts. Tad mūsu tajā pēdējā jautājumā, ja tu ieliec, tad
abi divi izsakieties. 11 klases, kāpēc ir vajadzīgs 12 klases? Kāda jēga, ja visu laiku mums bija 11, jā, teiksim, ļoti labi tikām otras vidusskolas, tad mēs varam to ātri pāriet uz ģimnāziju un profesionāltehniskām skolām. Nu, tas ir tas, kas būtu jādara. Bet man šī disciplīna bija pierakstīta. Ja mēs gribam šeit radīt latvisku eliti, tad vai nu mums ir jāpārņem Japāņu, diemžēl, tradīcijas, kur bērnus vispirms iemāca pieklājīgi sasveicināties, kad viņi ieiet, nolikt savus apaus. Nu, tur ir vesela rinda pamācības, tas jūs ziniet, ja, kā tur jāuzvedās bērnam, ko viņam jau iemāca jau pirmsskolā, tur kaut kādā, ja, kur viņš iet, kur viņš sagatavo pirmai klasītē. Ja. Latvijā tas viss ir aizmirsts, jūs variet turēt kājas uz galda, vainīgs ir skolotājs, jo viņš no psihologa pieaicinājis, ja, psihologi, psihiatri, ja, kas tik tagad nav savairojušies. Un uzreiz parādās jautājums, mēs parunājam, teiksim, ģimnāzija, profesionāltehniska izglītība, bet mēs aizmirstam par trešo grupu, kas ir likvidēta, jā, specskolas. Ja cilvēks atnāk kā nāzi nodara klases biedru un pēc 3 dienām iet atpakaļ uz klasi un visi saka valsts izglītības centrā, ka redziet, vainīgs ir skolas direktors, jo taču psihologu nepieaicināja laicīgi, jā, un tur bērnam tā un šā un tā tālāk, vai ne? Un tad ir jautājums, vai mēs atgriezīsimies atkal pie tā, ka, ja tu esi vienreiz uzlicis kājas uz galda, tu no to pašu esi izlidojis ārā, un tad, kad vecāki un bērni sapratīs, ka viņu karjera un dzīve ir atkarīga no tā, kāda ir viņa izglītība, ja, tad šī situācija mainīsies. Beigumā, vai jūs piekrītiet Nila Saksa teiktajam, ka standarta vidusskolā, kur ir tagad 30 vai pat vairāk, es nezinu, tu varbūt zini labāk, Edvard, tev tur sakara arī ar skolotājiem. Cik ir maksimālais bērnu skaits? Pat es dzirdēju, ka dažās klasēs var pa 40 kaut kur lielās. 40, vai manā pieredzē lielākā klasa 33 skola. Nu, 33, jā. Tad Nils Saks rakstīja, ka tur ir tā, ka apmēram 10 ir tādi, kas ir ieinteresēti mācīties, apmēram 10 ir tādi, kuriem vispār viss pie vienas vietas, un apmēram 10, trešā daļa ir tādi, kuri, plus mīnus, ja tur varbūt tā proporcija ir savādāk, kuri vienkārši atnākuši uzspēlēt kārtas vai nosist laiku vai telefonā tur kaut ko darīt, zinot, ka viņus no skolas nedrīkst izslēgt. Jā. Ir tā vai nav? Vai mēs varam mainīt šo sistēmu, restīvi? Ja, tas ir pēdējais jautājums. Es nezinu, vai mēs varam, bet ja mēs gribētu, tad varētu, vajadzētu, bet atkal, vai kāds to darīs, jā. Protams, tur mēs paskatāmies, kā Eiropas valstī un arī Amerikā, ka šī sistēma ir šīs pavisam zemes kvalitātes skolas, jā, kur tādi visi mācās kaut kādi nesaprotājumi, kas vispār pat rakstīt nemāk, bet ja tur gadās kāds spējīgs cilvēciņš, bērniņš, ja, tā skolotājiem ir pienākums viņu virzīt uz citu skolu vai uz citu klasi. Ja, tad tur atlases sistēma. Ir jābūt, protams, arī ar elitāriem skolām un jābūt tādai iespēja atlasīt. Jā, tie, kas negrib, tiem, kam vienkārši vajag iedot kaut kādas pamatzināšanas, varbūt kaut kādu rezināšanas tabulu un alfabētu. Arī vienu piezīmi pateikšu. Amerikā ir ļoti izplatīts tas, ko sauc par liberālo liekulību, ir melus. Piemēram, A, B un C klasē. Ja? A klasē ir bērni spējīgi, ja? It kā visi iet, un visi beidz high school, ja vidusskolu, bet A klasē ieliek visus, kas grib mācīties, B klasē izcilniekus, B klasē ieliek viduvējos, un C klasē ieliek, mēs teiktu, grūtgalvīši, kuri nevar. Viņi varbūt arī tur disciplīna, vai arī viņiem pat nav tās disciplīnas. Ja? Un tā, ka viņi beidz skolu, viņiem tur ir cepurītes kaut kādas, visiem iedod diplomus, tikai viena neliela lieta. Ka tad, kad universitātes privātās sāk medīt spējīgos audzēkņus, tad viņi pat nepiedāvā tiem, kas ir C klases beiguši. Jo tas, ko mēs saucam par ģimnāziju vai eliti, viņi jau visi tiek laicīgi salikt A klasē. Jā. Un tas nav tikai manis, to Petersons teica, ka viņš teica, ļoti tur savādāk notiek, ja, kad izdomāja IQ, un tad izrādījās, ka ķīniešiem un Japāņiem IQ ir augstāks. Un tad, ja Baltija tā kā nevar iestāties, tad darīsim tā, ka pēdējā posmā taisīsim individuālās pārunas. Un lai arī tas ķīnietis un Japāns ir dabūjis labāks rezultāts pārunās, arī tas baltais iekļūst, ja tev uz kolektīvī. Tur ir liekulības moments, bet, Jā, bet principā šī sistēma, atlases sistēma strādā. Man to stāstīja skolotājs, kurš daudz gadus Amerikā strādāja skolā, ka tas ir tāds sociāla lift sistēma, ir visur tā ir. Jā. Tā tad vajag. Vajag, protams, ka vajag. Protams. Es varu pievienoties šim
teiktajiem, bet ko es vēlos pateikt par skolām, kā sociālās labošanas iestādes, pat labam valdošais uzskats ir tāds, ka izglītības ministri to ir oficiāli paudus to, ka vainīgs jau nav bērns, vainīgi ir vide, kurā viņš atrodas. Un man, kā 2 gadu skolu, es 2 gadus strādāju skolā, vēstures skolotāju, pieredze bija tāda, es uzzināju to, ka Latvijā ir likvidēts atkal kaut kāds Eiropas direktīvas dēļ skolas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Un tā doma ir tāda, ka katrā klasē, lai cik liela tā būtu, drīz būtu maksimums. Līdz 5 bērniem, kuriem kaut kādi kodi ir, tie var būt autiskā spektra traucējumi, sindroms un tam līdzīgi. Protams, un ļoti žēlstaļiem skatīties, bet tas uzskats ir tāds, ja mēs slimu bērnu ieliksim veselā vidē, viņš kļūst normāls. Patiesībā no tā cieši viss, no tā cieši gan tie bērni, tāpēc, ka par viņiem smējas. Ja, tur nekāda pozitīva iznākuma nevar būt. Un šis tas pats gadījums. Ja skolāns ir noslēdz vardarbību, tad atkal vainīgi būs vide, nevis viņš pats. Tomēr mēs nemainīsim šo domāšanu tikmēr, kas... Un mums nav kā Somijā, kad ir skolotājs un palīgskola, kad 2 klasē, un tad tie, kas ir arī ielikti, mēģina ieviest šo sistēmu, bet viņiem otram skolotājam palīdz aizmugurē tiem grūti. Mazāk par minimālo. Jā, tad ar šo mēs beidzam, un es domāju, darbie skatītāji, ka mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka Latvija nav nekādas nākotnes, neatjaunojot klasisko izglītību, kur jāmācās ir dabaszinības, kur jābūt ir vēsturei un kur nevar pabeigt ģimnāziju. Cilvēks, kas nespēja uzrakstīt skaidrā latviešu valodā un dabūt labu atzīmes atcerējumā, nevis vienkārši kaut kādā tur pārstāstīšanā vai izkrāsošanā. Tā kā liels paldies un līdz nākošai reizei. Paldies. Bija interesanti jums parunāties.